Es esmu Ivars Zviedris, un es esmu radījis filmu Kaprači. Stāsts ir, nu, ja tā var teikt, pa kapraču profesiju, bet ne tikai. Jo kapraču profesija ir vispār noslēpumaina profesija, kurā tā kā pavada cilvēku ķermeņus no šīs pasaules tajā pasaulē. Un vienmēr ap šo te pāreju no šejienes uz turieni ir daudz un dažādi mīti, un tas fiziskais pārvedējs un kapu bedres racējs un aizbērējs ir tas kaprats. Nu, tā kā tā, un tā kaprača profesija ietver ļoti daudzas tādas arī, es varu teikt, filosofiskas lietas, pa kurām tā filma ir, bet īstenībā jau ir tā, ka katram jau filma ir sava. Vienam ir pa to, otram pa to. Nu, es izklāstīju savu versiju, bet tā, ka filmā ir Krista Auznieka mūzika, tā, ka viņi ir ļoti tāda, būtībā tā ir tāda kino eseja, kura ieved tajās sajūtās, kā jūtās kaprats. Nu, uz šo filmu derētu noskatīties visiem, jo es izlasīju uz vienu kapu pieminekļa uzrakstu. Un tur bija rakstīts tā: tas, kas tu esi, tas es biju. Un tas, kas es esmu, toreiz būsi. Tā kā mums visiem draud piemineklis, mums visiem draud kapracis, un mums visiem draud šī te pārēja no šīs pasaules uz to pasauli. Un tāpēc, manuprāt, tas moments jau visiem ir interesants. Tāpēc, manuprāt, un arī paši kaprači. Es saku visiem viņiem paldies, kas filmas galvenie vai varoņi, ja? Viņi arī ir interesanti šī te profesijas, visādas tās puses filmā arī redzams.